tagad ķeramies klāt pirmajai tematikai. Tas ir rallycross, Jānis Baumans un Reinis Nitišs Norvēģijā. Pusfināli, bet līdz finālam tomēr atkal kaut kas pietrūkst. Neskatoties uz to, ka Jānis Baumans te jau ātrāks par Solbergu un treniņu braucienu Reinim arī ļoti labi izdevās, vai ne? Un arī Twitter lentē, ko var lasīt un redzēt, ko Reinis raksta, bija tad cerīgi vēl sestdien, vēl piekdien, ja, bija tad cerīgi tāda sajūta, bet šoreiz atkal ne, un fani atkal nopūšās. Harald, kas notiek? Kas mūsu pilotu galvās notiek? Kas pietrūkst? Es saprotu, ka par ātrumu šeit nav runa vairāk. Es domāju, ka šeit lielā mērā runa ir arī par kaut kādu veiksmi, jo konkurence tur ir nenormāli spēcīga un tas veiksmes faktors ir baigi noteicošs. Reinim, manuprāt, grūts sezonas sākums, jauna mašīna, un zinot pašam, arī pagājušajā gadā attīstot vienu jaunu projektu, es ļoti labi zinu, ko nozīmē, ka tev ir no sākuma lēna mašīna, un tad tev viņi jādumā līdz kaut kādam tempam, lai tik līdz tas psiholoģiski arī nav nemaz tik viegli. Un tajā brīdī, kad mašīna ir lēna, tad parasti arī pats braucējs nav uz visiem 100%, un tā pašpārliecinātība ar kaut kur pazūd. Līdz ar to nav viegli priekšnosacījumi viņam vispār kā tādam sākt ar tādu mašīnu, kas nav pārbaudīta un noteikti nav stiprākā čempionātā. Trēni uzteica arī par to, ka viņš arī no bezcerīgām starta pozīcijām startus izbrauc kā no grāmatas. Jā, Viņš ir malets, viņš nepadodās, cīnās, cenšas, un es domāju, ka ar tādu neatlaidību sezonas otrā pusē noteikti rezultāti būs ar vienu labāku. Fani ir gatavi gaidīt brīdi, kad beidzot atvērsies kaut kas sezonas otrajā? Man jau liekas, ka tas vispār ir tāds milzīgs notikums, ka divi latvieši brauc tādu līmeņu sacensībās, un man liekas, ka jābūt pacietīgiem, un tie rezultāti būs. Niks bija klāt pie Best for Sport kanālā pie visiem notikumiem, ko rādīja pa televizoru, bija skaidri redzams, ka Jānis aspieda un Reinis gāja tā kā gāja. Man pirmkārt ir liels prieks, ka beidzot, kā televīzijas cilvēks var teikt, ka ir divi latvieši pusfinālā, ka tas ir beidzot noticis. Tas ir priekš mums tas ir ļoti pozitīvi. Un, ja par sportisko pusi, tad Baumanim var piekrist Haraldam veiksmes pietrūks. Ja tas pats pusfināls, viņš startā, var redzēt, kā ātrums viss ir, ja, bet viņš kaut kur varbūt taktiski nepareizi izdara, viņa kaut kur iespiež, kaut kur nedaudz veiksmes pietrūks. Ja par Reini runājam, tad tas, ko teicu pāris raidījumus atpakaļ, ir progress. Un, manuprāt, viņa tas burbulis plīsīs pavisam drīz. Jo ir, kā runājam, ir inženieris atrasts, tas auto ir palicis ātrāk, un Reinim meistari bija to var redzēt. Jūs arī paši minējāt, ka viņam ir ok, viņš startus māk paņemt šur tur, bet šur tur pietrūks vēl tas, iespējams, autospēks. Jā, jo arī es pēc Jāņa Baumaņa izteikumiem redzēju, ka viņš ne ātrumā ir lieta, ka viņš mācās, ka tur milimetrs riteņu savērsumā, ja, tur tāds regulējums, tur tāda sviriņa tiek, burtiski tur tāda jau nanoķirurģija jau notiek, vai ne, un viņš kā pilots to mācās līdz. Ko tas nozīmē tās tehniskās zināšanas pilotam? Tas ir ļoti no svara, un arī, man liekas, ka šajā sacīkstē bija redzams, kad arī viņa komandas biedrs Timers Jānovs bija viens no ātrākajiem, un brīžiem, man liekas, pat ātrāks par Bakarūdu, kurš vinēja. Līdz ar to, un viņš savukārt ir krietni pieredzējušāks šajā čempionātā, brauc jau, ja nemaldos, trešo gadu. Un tad parādās tas, ka viņš ir drusciņi varbūt spēcīgāks, ja, un tas mazlietiņi varētu būt uz tā rēķina, kad nav tā pieredze ar to mašīnu un tās zināšanas, kā viņu noregulēt. Un tur ir kosmos, un tur ir ļoti viss smalki. Kas pilotam notiek, ka viņš saprot, man nav bail no ātruma, es nerespektēju tur blakus braucošās ekipāžas, es viņas varu padunkāt, es varu izrauties, es kaut ko varu izmantot. Kurā brīdī tas briedums nāk tā, ka tu pārauc kaut kādu to, tā līmeņa pirmo baiļu to vilni? Es teiktu, ka tas viss nāk ar pieredzi. Ar pieredzi, ka tu izēji maksimāli daudz visādām situācijām cauri, un viņas sāk atkārtoties, un tu vairs nepieļauj tās pašas kļūdas. Un tas viss nāk ar pieredzi, un man jau arī liekas, ka viņš ar katru sacīkstu paliks labāks, paliks ātrāks. Tur noteikti, ka visai komandai ir liela nozīme, arī inženierim. Tam darbam tieši ar inženieri, tā viņa spējai nodot to informāciju, kā tā mašīna vadās, ko vajadzētu uzlabot, un tad savukārt inženierim izdomāt, kas tieši ir tas, ko vajag pamainīt. Un vienā vārdā sakot, tas nāk ar pieredzi noteikti. Jā, jo tajā brīdī, ir tā, ka pilots, viņš jūt, ka kaut kas nav, bet viņš nemāk paskaidrot. Tas ir diezgan bieži, un mūsdienās arvien vairāk ir tā tendence, kad tos braucējus mēģina tā kā atdalīt no tās tehniskās daļas, kad uzdevums viņam ir maksimāli daudz pateikt, ko viņš jūt,
bet tā tehnisku ieskatu viņam mēģina nedot. Tā, kad, lai viņš vienkārši paskaidro, tas, kas tiks izdarīts vai pamainīts, to savukārt lēma komanda, inženieris. Man tāds divējādi sajūts, vai tas ir pareizi. Man jau tomēr liekas, ka tam braucējiem arī tehniski vajadzētu saprast, kas tur notiek ar to mašīnu. Bet šī tendence, ko tu mīni, viņa ir arvien vairāk un arvien izteiktāk. Ja tu tagad nonāktu pie Reņa Seat automašīnas, šīs ekipāžas stūres, tev kā autobraucējiem, ko tu sajustu tavuprāt, ko tu ieraudzītu? Zini, kā jebkura mašīna ir ar stūri 4 riteņiem, un tā pamata filozofija jau, ja neskaidrs kaut kāds dragsters, tad viss ir ļoti, ļoti līdzīgi. Un tādas primitīvākās lietas jau diezgan ātri varētu apgūt. Un tu jau arī parādi tas čempionāts, ka tur, piemēram, Ekstroms vienu weekendu viņš brauc DTM-ā, tad nākamo viņš brauc ar superkāru, ja, tad tur ir rallija speciālists, tur ir Lēps, kas ir 9-kārtais pasaules rallija čempions. Un visi viņi ir ātri un neatkarīgi, kāds ir tas backgrounds, visi iekāp un gāž. Līdz ar to, tā tomēr ir mašīna. Redzi, un visi viņi būs 1. un 2. oktobrī Rīgā. Cerēsim, ka visi būs pie labas veselības un labās starta pozīcijās. Un tā, bet sezona tuvojās pusē jau, ja, un Reinim ar Jāni pietiks laiks šī sezonas laikā, lai iekļūt labāko 12. Man liekas, ka tas autos ir baigi neprognozējams. Un, es ceru, ka jā. Man liekas, ka ir jābūt pacietīgiem. Ir visi priekšnosacījumi, lai tas izdotos. Laiks rādīs, rezultāti rādīs. Es turēšu īkšķis, lai viņi... Tu kā profesionāls to saredzi, iespēju to lauku, to neizmantot to un vēl neapzināto iespēju lauku, kur Jānis ar Reini var izmantot, kur viņi vēl pagaidām nav nonākuši, un vai tas notiks šo sezonu? Man liekas, ka cik es esmu novērojis, tad man liekas, ka Jānis ir noteikti labākā komandā. Viņam tie priekšnosacījumi ir drusku labāki, viņam ir pieredzējis komandas biedrs. Savukārt, Reinim, viņam būs grūti, bet viņam tāds cīnītāja gars, gan jau izdosies. Kas mums tagad sagaida no Rallycross tālāk, kur mums ir, mēs aizteiksimies notikumiem priekš TV programmā un... Zviedrija. Nākamais posms Zviedrijā, pats jūlijā sākums. Tur Reinis daudz paziņas satiks. Tuvākais posms Latvijai, praktiski, protams, neskaita pašu biķernieku posmu, tā kā es domāju, latviešu fani arī tur būs kuplā pulkā, arī Norvēģijas, starp citu latviešu karoks ļoti daudz dominē, tā kā fani ir gan Reinim, gan Jānim, un 2. jūlijas tie, kas vēl nav ieplānojuši, ko darīt vasaras vidū, brauciet uz Zviedriju, atbalstiet Rallycross. Jā, kas tur prāmī iekšā un tieši jau parīt atpakaļ, vai ne?